Un jauna stunda sākusies ar jauniem viesiem, es teikšu, entuziastiskiem un fantastiskiem vienkārši cilvēkiem. Ilona Bičevska, Avantis dibinātāja, valdes priekšsēdētāja, tā var teikt. Aiziet var arī to. Jā, arī producente pašmāju filmām un vispār kino industrijas, nu tāda spēcīgais balsts. Rosīgā dāma, kuru visu koordinē. Jā, un Uldis Cekls, filmu un kino producents, VFS filmas dibinātājs, producents un arī operators. Vairāk nekā 50 dokumentālajām un animācijas filmām strādājis un visu, ko darījis, un, protams, arī pasniedzējis, jādalās savās zināšanās, vai ne? Uldis Cekls. Jā, labdien! Labdien! Un es gribētu, Ilona, vispirms, lai tu paskaidro, kas ir organizācija Avantis. Jā, organizācija Avantis jau 25 gadus gandrīz eksistē, un tas ir, mēs darām to, kas mums patīk, kas mums izdodas un dara labumu pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Un mēs fokusējamies uz jauniešiem, un esam izveidojuši, piemēram, Grīziņkalna skateparku, kas tagad jau ir Ghetto Games turpinājums, tad ir bijušas filmas, ZZ čempionāts, tādi projekti, kas ir veicina jauniešus pozitīvi domāt, aktīvi darboties un arī iedvesmoties. Arī esam izdevuši mūzikas albumus, gan Zēskārs, gan Astronauti, darbojamies mūzikas jomā. Pēdējos 10 gadus fokusējamies tieši uz mēdīju talantiem un attīstību. Organizējam jauniešu mēdīju nometni Young Media Sharks. Un kā rezultātā absolventi ir izveidojuši tādu iniciatīvu, savas prasmes un zināšanas, ko viņi iegūši mūsu nometnē, veidot citiem jauniešiem pasākumu. Tā vieta saucās Young Media House, kas šobrīd darbojās Rīgas centrā, Blaumaņa ielā 3840, un šokar būs arī foršs pasākums, par ko pastāstīšu vēlāk. Jā, kā no grāmatas, Ilona, perfekti. Jā, jums tāds plašs tas loks, kādas jomas jūs aptverat, kas ir brīnišķīgi, un pagājušajā gadā jums bija arī tāds jauniešu kinoskola. Jā, mums izdevās arī izveidot sadarbību ar Amerikas partneriem, Ņujorkas mediju centru DCTV, kas līdzīgi kā mēs darbojamies, bet to dara jau 40 gadus. Un ar Baltijas Amerikas fonda atbalstu mēs dabujām 2 pasniedzējus Latviju, un pateicoties radio SVH atbalstam un skanējumam pieteicās meistarklasēm visā Latvijā pie 150 jauniešiem. Un viņi mācīja jauniešiem, kā taisīt dokumentālu kino, kā izmantot savu balsi kino veidošanā, un ļoti forši izveidās šī sadarbība. Un tagad amerikāņi vēlās turpināt sadarbību, bet par to vēlāk, kā mēs jau dodamies tālāk. Jā, es jau virzu. Jā. Protams, ka kino joma šajā reizē tā galvenā tēma arī ir, un stāsts ir par filmu Mākslas darbi rodas mokās, arī ar šo filmu, un Avantis jūs dodaties uz Ņujorku. Kāpēc? Ko jūs tur darīsiet? Kā jūs noorganizējāt šo? Tas sanāca paralēli īstenībā, jo mēs tikāmies pagājušajā gadā ar Bostonas latviešu pasākumu kūrētāju Aiju. Arī mēs pastāstījām, ko mēs darām šeit ar jauniešiem, un viņi teica, cik forši, ka varētu Bostonas festivālā palīdzēt jauniešu. Un tad mēs uzzinājām, ka uz Bostonu ir uzaicināta filma, ko Uldis Cekls ir producējis. Un tur ir vesels pasākums, un tad mēs kopā sadomājam, kāpēc neapvienot un uzaicināt filmu uz Ņujorku un veidot turpinājumu arī ar Ņujorkas partneriem. Tā kā win-win-win variantā. Uldis stāsti, kā tā filma, tad tu biji pirmais. Man ir ko teikt, jā. Jo vispār Ilona ir aķete. Es varu sākt ar to. Es nebrīnos. Jā, vai ne, to jūs jūtat pēc balss, un tu droši vien bildi arī ir. Viņa starp citu ir arī modele. To es nezināju. Jā, pagājušajā gadā Fashion Weekā TTT filmas modes skati bija. Tāpēc tu uz tā riteņa, es nācu uz Viņa bija basketbolisti. Viņa riteni brauc tādā zilās botiņās un tā ļoti stilīgi izstījās. Tad man viss skaru. Bet vispār Ilona man ir iepazīstinājusi pirms gadiem gandrīz vai jau 18 ar vienu no maniem labākiem dzīves draugiem. Tas man arī jāpasaka, Romanu no Ukrainas, ar kuru mēs kopā veidojam 2 filmas. Ilona piedalījās, un mums tā draudzība ir, viņš tiešām ir man ļoti, ļoti labs draugs, visa ģimene, un paldies tev. Un tagad, kad Ilona dzirdēja par uzaicinājumu uz Bostonu, jo Aija Renāti, kas ir abas bostonietes,
pilnīgas kino patriots. Viņām jau, manuprāt, 6 gadus ir festivāls, tur Baltijas filmu festivāls, kolosāli cilvēki, kolosāla atmosfēra. Un viņas uz 4. māju, protams, filma mākslas darbi rodās Mokās, Juris Kulakovs, Latvija un Mētelīši uz otru pusi negriešana, ja, jo par to es tiešām cienu Juri Pērkona, visus tos, kas ir gājuši savu ceļu konsekventi, lai arī ko tas ir maksājis. Un Ilona saka, hei, uztaisam Ņujorkā arī. Es domāju, ok, 3 nedēļas vai 4, viss top kaut kādā grafikā. Un tagad izskatās, ka tā Ņujorkā viņi būs 3 nedēļu laikā sarganizējusi filmu. Un vēl mums tāda ir Ilona tā kā maz meistarklāta. 3 nedēļu laikā tajā DCTV, kas eksistē 40 gadus, tāda struktūra, kas ir ļoti solida. Un parasti struktūrās ir viss jāplāno. Kā tev tas izdodas? Nezinu. Ilona, kā tev tas izdodas? Galvenais ir tie atslēgas cilvēki, kā saka, katrā galvenais ir kontakti. Katrā galvenajā lielā struktūrā vai kaut kādā magnātā jābūt kā iekšējam, iekšējam patronam, kas tā kā tic tā ideja, kas var bīdīt, kas var izlausties ar koridoriem. Un tad, kad es pati biju Ņujorkā, pagājušajā gadā arī stāstīju, ko mēs darbojamies un pie tikšanās ar Ņujorkas jauniešiem, tad tāds Pedro no Kubas, kas tur strādā, redzēja manu prezentāciju, viņš teica, mums jāiet pusdienās. Viņš uzaicināja pusdienās, mēs taču varam plašāk sadarboties. Un tā, jūs tik forši, ko darat, vajag attīstīt, jo varbūt mēs arī esam nedaudz te iesēdējušies, mums vajag jauns horizonts. Un tā ar Pedro no Kubas, kas darbojās DCTV Ņujorkas tajā centrā, viņš mūs arī izsita cauri, teiksim tādiem ātrākiem lēmumiem. Bet mēs arī sagatavojāmies, kādi cilvēki ir iespējami, kas tur būs, kāda filma. Stāstiet, jo tas tagad ir būtiski. Tātad skatīsies filmu, mākslas darbi rodas Mokās, būs meistarklase pie tevis, Uldi, ja? Un pie Ilonas arī. Ilona, jā, ko tieši tu pasniegs? Kā atrast to cilvēku, to Pedro? Jo, man liekas, kā atrast Pedro, jebkurā pasaules malā? Tas var būt nosaukums. Mēs tieši domājam, kā tas ir tāda metafora. Ja? Mēs jau kino metaforā spēlējam, un tur ir 100% patiesības. Ja? Ļoti labi. Es domāju arī no jebkurā, piemēram, institūcijā, kaut vai tajā vidā, piemēram. Ja? Jā. Tur jābūt kādam Pedro, kuram ir acis deg un kas grib pārmaiņas un kas saprot, kā tā struktūra darbojās, jo tu no malas to nevar izdarīt. Bet, es domāju, ka kur mēs palikām? Tur stāstīs meistarklāsts par to, kā vispār veido dokumentālu kino. Tieši dokumentālo. Jā. Vairāk tas pat mēs vienojāmies būs par to, kā tas viss būs par iedvesmu. Jo tur būs jaunieši arī, Ilona arī tieši tādā jauniešiem. Vajag viņus tā kā iedroši, jaunieši ir droši, jā, to mēs zinām. Jaunības maksimālisms. Vajag viņiem injicēt to neprātu vairāk, un kino tas ir kino pēc būtības, 2 kadrus samontējot, tu dabūtu 3. kadru, kas ir pilnīgi kaut kas cits, tas ir tas Eizenšteina pamatprincips. Un es domāju, tā mums arī ir jādzīvo, lai dzīvo dzīvi interesanti, kad meklējam, piedod, sakal, citēšu tevi, meklējam visā to Pedro, jo tā ir tā atslēga, dūlas lietas rāda iespējamību. Ja? Tev tikai viņai jābūt, piemēram, mēs viena no mūsu filmām, ko mums daudz joprojām jautā, atbrīvošanas diena. Es redzēju, tas ir par pirmo rokoncertu Ziemeļkorejā, Laibachs grupa, kur aizbrauc. Ļoti sen es redzēju. Kā tev liekas? Bez Pedro mēs viņu neuzstāvām, jo būtībā Latvija bija galvenais producents filmai par slovēņu Laibach grupas koncertu Ziemeļkorejā. Tikai tāpēc, ka man Mortens Troviks, mans draugs no Norvēģijas, ar kuru mēs veidojām pirms tam klipu Laibacham, teica, jūs esat labākie džeki, braucam uz Ziemeļkoreju, uztaisam filmu par Laibach koncertu. Tu saki jā! Un jā, protams, un par to būs šī tikšanās Ņujorkā, jo es domāju, mēs te Ilona ir Ņujorkas līmenī. Pilnīgi. Absolūti, tāpēc tas, jau visi Pedro uzreiz tā. Jā, tieši tā. Un līdz ar to es esmu pilnīgi droši, ka mēs nebraucam kaut kādu tur no kaut kurienes, no nomales stāstīt, kā mēs te cīnāmies un izdzīvojam. Te nav tas nīkulīgais latvietis, ko tad es te bišķiņ tāda. Nē, mēs rādam, Mēs rādam, kad viss ir iespējams un teikt, just go. Izklausās, ka jums vajadzētu to meistarklasi arī mums te Latvijā novadīt. Iedrošināt mūs. Turpinājumā klausīsimies, protams, Pērkonu. Es izvēlējos, tā gribējās man saules lēkta. Ļoti labi izvēlēts. Super.
Vēl joprojām man par prieku, es ceru, ka arī klausītājiem viesos ir Ilona Bičevska, tātad Avantis dibinātāja, valdes priekšsēdētāja un kino filmu producente un dažādu projektu producente. Un Uldis Cekuls, filmu kino producents, VFS filmas dibinātājs un meistarīgs arī operators gan jau. Jā. Tā tautā runā. Turpināsim sarunu par to, kāpēc filmā mākslas darbi rodas mokās un Ilona Bičevska un Uldis dodās uz Ņujorku. Tātad es gribu uzzināt, kas būs tā auditorija, kas jūsos meistarklasēs klausīsies. Tātad Uldis ar filmu dodās gan uz Bostonu, gan uz Ņujorku. Jā. Tātad sākumā būs Ņujorkā. Tieši auditorija būs Amerikas jaunieši meistarklasēm. Tas nav tā kā Amerikas latvieši, bet amerikāņi. Meistarklasēm būs tieši Amerikas jaunieši filmu veidotāji, jo tātad tas centrs, kurā mēs būsim, strādā ar jauniešiem, kam interesē dokumentālās kino, un viņiem tas būs papildus iespēja uzzināt, kā izkļūt ārā no Amerikas, darboties starptautiski un realizēt savus kino projektus, un kas ir svarīgi arī Eiropas skatītājiem. Tas būs no Uldas puses. Savukārt mēs pastāstīsim arī par iespēju Amerikas jauniešiem piedalīties mūsu projektos Latvijā starptautiskos. Un vakarā tātad būs filmas mākslas darbi rodas mokās un arī 2 īsfilmas, kas būs gan mūsu jauniešu, gan Amerikas jauniešu, tādas skati, tādas 2 iesildītāji, teiksim tā. No mūsu puses būs Ukraiņu Latviju koproducijas filma Polīna par Ukrainas orķestrīti, un no Amerikas jauniešu puses būs par punku grupu, un tad ir Kulakovs, kā galvenais tas ārtists viņu filmu. Un mēs tai vakar programmā ceram gan uzaicināt, un kad piedalīsies gan Amerikas latvieši, kas darbojas Ņujorkā, gan vietējā publika, kam interesē kino, mūzika un vispār labs dokumentālais kino. Savukārt, galvenokārt arī 3. maijā, pateicoties Bostonas latviešiem, būs Amerikas latviešu pasākums Bostonā 3. maijā, arī, kur rādīs filmu, būs koncerts, par to Uldis pastāstīs. Tas ir 4. māja kontekstā, diena, jo arī, kas labi filmu rādīs arī Dublinā, 4. maijā vēstniecībā. Un ļoti labi, jo filmas režisora ir Elizabete Gricmane, tas man arī jāapsaka jauna režisora, kur saņēma Lilo Kristapu, man liels prieks par šīs filmas režiju, kopā Lietuvas režisori. Un tā ir arī, starp citu, tāda Baltijas filma, jo tā ir Latvijas-Lietuvas koprodukcija. Un tie, kas filmu varbūt nav redzējuši, man pašam tas bija liels pārsteigums, kad jūs zināt, es tev pajautāšu, kā tev liekas, kur ir lielākā pērkona koncertūra bijusi? Vai tu, kā tev liekas? Apjomīgākā? Jā, tāda apjomīgākā, nozīmīgākā, viņiem pašiem arī un tāda lielākā koncertūra pērkona vēsturē. Tu kā Latvijā? Tas pārsteigums bija, ka tā bija Kauņa. Lietuvā, jā. Un tā bija, un tas bija Kauņā, 6 koncerti, 2 dienās izpārdot Kauņas milzīgajā hallē, kas ir, un Kauņa tā ir Lietuvas basketbola dzimtene, par ko Ilona var pastāstīt. Jā. Ilona taču vispār arī basketbola karaliene. Un var jau būt tajā basketbolā ir tā atslēga. Ilona jau bija saistīta arī Dzintra Dreberga filmu TTT. Jā. Palīdzēja. Un arī kā modeli, kā jau es minēju. Kā kļūt par raķeti? Es tagad tā es pārmetos, bet, jo mēs meklējam šo jautājumu arī. Kā Ilona tu spēj saglabāt to raķeti kustībā? Varbūt tas ir basketbols, jo pasties, Uļas filma arī Kannās tagad. Kairišam, Uļa Kannās, nav tā, ka basketbols kaut kāda baigā atslēga? Tu visu laiku lec uz augšu. Mēģi grozā. Komandas un spēle. Mēģi trāpīt. Komandas spēle, visi kopā par vienu uzvaru. Tā kā tas ir arī, protams. Jo kino jau arī, kino ļoti reti ir solo projekts. Tas ir komandas spēle. Ir ļoti reti izņēmumi, kur viens cilvēks izdara pilnīgi visu, bet tu visu mūžu to tā nevar darīt. Tas lielajām filmām, man liekas, pat nav neviena filma, ko ir veidojis viens cilvēks. Tikai un vienīgi. Gan zilbalods.
Gīns, jā. Viņš jau tikai ar nākamo dabūju. bet tev var kaut kad jāpušās un jāiet uz priekšu. Un vienalga, pēc tam vajadzēja viņam pieslēgt komandu. Jā. Oskar viens nevar dabūt. Un es saprotu, mūsu meitas ir šeit arī tie, kas klausās, ka jums jau ir Amerikā arī auditorija, vai ne? Tagad Nu, bet, protams, sveiciens Amerikā. Jā, sveiciens Amerikai, Manhattanai. Ceļaties augšā. Hei, nākat 30. aprīlī uz New York, uz Firehouse, ja? Tā ir brīnišķīga vietas, apsties nekad neesmu bijis, bet tas, kur tavi draugi no DCTV, tā ir vēsturiska māja ar tiešām tādu auru, ar dokumentālā kino auru. Man ir liels prieks, ka to Jūra Kulakova vēstījumu, vispār viņa personību, un kā viņš ir mainījis un veidojis mūsu gan latvisko mūziku, protams, ietekmējis, bet ne tikai. Viņš jau kā personība ir veidojis arī viedokli un dēstījis cilvēkos daudz ko. Un aizskārs dvēseles, un par to uzzinās arī ārpus Latvijas, tur Amerikā. Filmi jau ir, būtībā filmi par cilvēku, vēl vairāk, jo tāpēc, ja viņi ir mākslas darbi ļoti smokās, uz plakātu ir Jūra portrets jaunībā, kur tiek ļoti stilīgs. Nu, protams, jā, to arī Elzbieta pati veidoja šo plakātu. Un man liekas, ir svarīgi arī, kad šī ir tāda kā iedvesmas filma, un pasākums būs unikāls gan Bostonā, gan Ņujorkā, jo uz sarunu pēc filmas atnāks Jūra meita Justīna, kas ir mūziķe, jo gan Justīna, gan Melisa Debora Kaškura, abas mūziķis Bostonas mūsu draugu uzaicināja uz mazu koncertu, un mēs visi kopā brauksim uz Ņujorku arī. Tā kā tie, kas klausās tagad Amerikā, lidojiet uz Ņujorku un Bostonu, pavisam, jo jūs satiksiet gan mūs, gan Jūra brīnišķīgo Justīni, un parunāsim par kino un vispār par dzīvi, par mūziku, par to, kā iet tālāk un kā sevi... Žēl, ka es nevaru aizlaist jums līdzi. Bet, mēs varētu runāt, man ar jums ir ļoti interesanti, bet laiks ir laiks. Vēl, Ilona, noslēdzot, pastāst man, kas ir Sofāra kustība. Mēs esam super laimīgi, kad mūsu tajā Young Media House centrā šovakar, tas ir noslēpums, bet man teica, ka es varu atklāt, notiks viens no pasaulē interesantākajiem projektiem Sofāra Sounds koncerts, kur viņi paziņo tikai datumu un nezinu neviens, kur tas notiks, kādi mākslinieki. Un tad, kad tu nopēc biļeti, tad tu uzzini 24 stundas iepriekš, kur tas notiks. Un es varu atklāt, ka šodien vakarā notiks pie mums tas Sofārs starptautiskais koncerts ar nezināmiem māksliniekiem 3, un joprojām var nopirkt dažas biļetes. sofarssounds.com, meklējiet Rīga, un tur var nopirkt. Un jūs šovakar piedzīvosiet pārsteigumu. Kolosāls koncerts būs, es vienkārši, Burvīgi. Paldies jums sirsnīgs, un tiekamies vēl daudz dažādos projektos, un mīlam mūsu kino, un esam viņu pasaulē. Paldies par to, ko jūs darāt, jūs esat malači. Paldies! Paldies tev, un sabraucam. Sabraucam.